Kas krūvis, kas bija salausts, caur žēlastību ir atjaunots. Es tāds kāds esmu, pie Kristus nāku, es esmu brīvs, man žēlastība dāvāta, bez paša pelnā. Tā krustā nāve Golgātā ir dārgi mums sardā, redzu tavu mīlestību, zinu mani mīlītu, man piedošanu dāvini, un lausto sirdī dziedini. Ņem mūsu vainas, ņem vainas sāpes, un tukšu trauku tu piepildi. Ņem manu sirdī, ņem manu dzīvi, lai gaismās spīd šai pasaulē. Man žēlastība dāvāta, bez paša nopelnā. Tā krustā nāve Golgātā ir dārgi mums sardā, redzu tavu mīlestību, zinu mani mīlītu, man piedošanu dāvini, un lausto sirdī dziedini. Redzu tavu mīlestību, zinu mani mīlītu, man piedošanu dāvini, un lausto sirdī dziedini. Brīnums, jā, esat pamodušies un uzreiz ar tādiem aplausiem maleči. Esiet visi mīļi, sveicināti Jēzus Kristus vārdā un esam Dievam pateicīgi par to viņa žēlastību un viņa nopelnu, ko Kristus ir mūsu dēļ izdarījis, un reizēm tas mums ir jānovērtē. Un draudz ir tā vieta, kurā mēs varam atnākt ne tikai noklausīties, ne tikai saņemt, bet arī, protams, dot. Saņemot, tad jau mēs šeit pārdodam vai ejam tālāk. Un draudzē ir tāds savā veidā grūts uzdevums, jo mums ir baznīcas ēka, par ko ir jārūpējās un dažādas vajadzības te iekšpusē, bet tai pašā laikā mēs nedrīkstam pazaudēt to galveno fokusu, ko Kristus, ejot prom no šīs zemes, viņš vēlreiz atstāja, ka to pavēla, ka ejiet un pasludiniet to labo vēstu pa visu pasauli. Un mēs nedrīkstam aizmirst to savus kaimiņus, draugus. Savā ziņā ir paši sevi, tāpēc jau draudz ir svarīgi. Mēs šeit saņemam vēstu, mēs šeit saņemam iedošanai un tad dodam tālāk. Šodien svētumu sacīs Viktors Kalniņš, un esam Dievam pateicīgi par jaunām iespējām, par jauniem cilvēkiem, kas Dievu žēlastībā ir pārvērtušies, Dievs viņus ir pārmainījis, devis tādu iespēju pieaugt visādā veidā, un viena no pieaugsmes veidām ir arī redzamā veidā, ka var pasludināt vārdu, kur agrāk nemaz tas nebija iespējams, vai pat nevarēja iedomāties, vienkārši pasludināt to, ko Dievs ir sacījis. Lai Dievs šodien dod mums tādu žēlastību,
dzirdēt, sadzirdēt, saņemt un dot tālāk. Dievu svētī, tālāk jau mēs arī vēl pielūksim, bet vispirms tad kopīgi tādas kopdziesmas, tādas skaistas tradicionālas tā kā briedas, pirmo mēs un pēc tam bez Dievas dzīvoja, tā kā tās arī kopīgi dziedāsim, vai jāpieceļās, vai nav jāpieceļās, paši komandēji parāda, lūdzu.
vēl kopīgi izlasīsim un ieklausīsimies Jozua 24:15, kur šis vīrs jau varētu sacīt pirms aiziešanas mūžībā un to, ko viņi kopā ar Izraēlu tautu piedzīvojuši, šis Izraēlu tautu vadonis vēlreiz atgādina savā tautai, un patiesībā šie vārdi ļoti aktuāli arī mums 21. gadsimta kristiešiem, cilvēkiem, kas nākam uz baznīcu. Bet, ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposiet. Tātad vienmēr Dievs dod tādu brīvprātīgu izvēli, nepiespiež. Bet, ja reiz mēs esam Dievu piedzīvojuši, tad mums tas ir visādos veidos jāmācās pieaugt un attīstīt to, ko Dievs mums ir teicis. Tad tālāk lasa, vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši vienpus Eifrates upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Kaut ko mums būtu arī tāda pieeja un izvēle. Mēs nevarēsim citus izmācīt un pārveidot, lai viņi nāk un kalpo un meklē Dievu tā, kā mēs to esam piedzīvojuši, bet mēs varam lūgt un mēs varam palikt. Es un mans nams, mēs varam palikt pie tā kunga, ko esam piedzīvojuši un saņemt. Nolieksim galvas lūkšanā un vēl pāris minūtes. Jūs varat tad apsēsties un pāris minūtes mēs pabūsim Dievu tūmā. Varbūt Judīt, tu var nākt arī paspēlēt par to laiku. Mēs arī pielūdzam, lai tad arī video jau mēs nepārtrauksim tiem, kas šeit klausās, bet arī jūs, kas esat pie ekrāniem, vienkārši pabūsim Dievu tūmā. Pateiksimies Dievam, aizlūksim par mūsu Baltkrievu tautu, aizlūksim par Ukrainu tautu, aizlūksim paši par sevi, lai mēs meklētu Dievu un aizlūksim par tām vajadzībām, pateiksimies par cilvēkiem, jo mums ir apkārt, ko kādreiz mums izstāstījuši par Dievu. Nāksim Dievu priekšā kāds pāris minūtes un tad es kopīgi noslēgšu.
Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka mēs varam nākt Tavā priekšā un pateikties Tev par to, ka Tu mūsu tautai esi devis kādu brīvību. Tev ir bijis kāds plāns pie mūsu tautas, arī pie mūsu draudzes. Mēs esam par to pateicīgi. Mēs lūdzamies, ka šodien mūs uzrunā aizskar ikvienu, kas ienāk Tavā namā, Dievs, ka Tu uzlūko, stiprini, vadi savā žēlastībā, un esam pateicīgi, Dievs, ka Tu esi varens un uzticams Dievs. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka mēs varam nākt Tavā priekšā un aizlūkot tiem cilvēkiem, kuri nevar būt mūsu vidū šodien, kuri piedzīvo kādas sāpes un nedrošību. Dievs, esi ar tiem, kuri atrodas pie ekrāniem, uzlūko arī viņus. Viņu vajadzībās, Dievs, svētī, aizskar Tēvs mūsu Baltkrievu tautu, aizskar Ukrainu, Tēvs tautu un dodot savu žēlastību, piedzīvojot viņiem tādu brīvību Tevī, Tēvs. Un Tēvs, mēs esam pateicīgi par visu, ko Tu dari šodien, darīsi jau uz priekšu, un Tev gods, slava un pateicīgi par visu, ko Tu dari. Āmen. Vai ir kāda liecība, kur iepriekš nav man pieteikta, bet tomēr ir kāda, kas tomēr vēlētu pateikt, ko Dievs jūs dzīvē īpaši darīs un jūs gribētu nākt un liecināt? Ir kāds, kas tā ekstra uzreiz ir gatavs sacīt? Nu, labi. Tad vārds Mārtiņam ar solo un lai Dievs svētī, pēc tam svētumi no Viktorija, un tā mēs pareizē kaut ko šeit aicināsim. Šeit ir tāds priekšlikums, kad es runāju svētumi, tad kāds cits atkal vairāk vadīt, un tā mēs uz priekšu te mainīsimies, un es ticu, ka katrs piedzīvosim tādu prieku un spēku Dievā caur to, ko mēs te redzam, dzirdam. Paldies, Mārtiņ, Tev. Savu draudzīgo
un augšām cēlās. Jēzus, svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzu. Svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzus. Svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tavs vārds, kurš mīra un augšām cēlās. Jēzus. Slava Jēzu! Labdien, skatītāji, kas skatās šodien tiešraidi. No vienas puses es ļoti priecīgs, ka es varu šodien būt jūsu vidū un runāt to, ko es esmu piedzīvojis, bet no otras puses man jābūt nopietnam, lai es aiznestu to, ko es esmu piedzīvojis savos pēdējos 10 gados, patiešām no sirds iepazīstot Dievu bezgalīgo mīlestību un nodot sevi pilnībā Viņam un atļaut, lai Viņš lieto mani, tā kā Viņš to ir iedomājies, nevis tā kā es gribu. Kādu rītu pamostoties, pārdomājot savu dzīvi, es secināju, ka man mutes smird pēc visādiem izdalījumiem, no kuriem man vajadzētu tikt vaļā. Es smagi cīnījos ar savu atkarību. Es cīnījos ar to, ka es sāpināju cilvēkus. Es cīnījos ar to, ka es sāpināju savu ģimeni, sāpināju jūsu draudzi, kuram es šeit kalpoju, aprunājot citreiz cilvēks aiz muguras. Tas nebija viegli. Un bija pienācis laiks kaut ko darīt savā dzīvē. Lai man būtu vieglāk tikt ar to galā, es podu sev. Man svīga rokas, es ceru stāstīju. Visu tur vēl 1 stundu, vēl 1 minūti, vēl 1 sekundi. Bet tad es sapratu, ka es to nevaru izdarīt. Man pietrūkst spēka, es esmu bezspēcīgs. Un tad es lūdzu Dievam saprot to, kas visvairāk sāpināja viņu, ka Viņš mani tik ļoti mīl, ka savu dēlu ir atdevis mežoņiem uz nokaušanu. Es lūdzu Viņam, lai Viņš man atbrīvo no šī visa. Un Viņš vienā elpas vilcienā aplipināja mani ar savu mīlestību un deva man brīvību no to, ar ko es cīnījos gadus, nevarēju tikt no tā vaļā. Mēs bieži skrienot, aizmirstam par 3 lietām, par kurām mums vajadzētu atcerēties katru dienu. Tās būtu atļaut Dievam ienākt mūsu dzīvēs un pārvaldīt mūsu. Otrā lieta būtu mācīties un dzirdēt, ko Dievs mums vēlas pateikt. Un trešā lieta ir būt gataviem, kad Dievs mūs lietos visneparazākā vietā, veidā un dienā vai minūtē.
Pirmā lieta – atļaut Dievam ienākt mūsu dzīvēs un pārvaldīt mūsu. 4. Mūzes grāmata, 4. nodaļa. Bet nedari tā. Liec savam spēkam augt. Ak, kungs, kā tu uz apsolījis sacītams, tas kungs ir pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš piedod noziegumus un pārkāpumus, bet viņš arī nepamet nesodītus, piemeklēdams tēvu grēkus pie bērniem līdz 3. un 4. augumam. Tā piedod lūdzam šīs tautas pārkāpumus pēc savas lielās žēlastības. Un tā, kā tu šai tautai esi piedevis no Eģiptes zemes laikiem, tā dari līdz šim. Ir pienācis laiks kaut ko mainīt savās dzīvēs. Ir pienācis laiks ieklausīties blakus cilvēkos. Ir pienācis laiks darīt kaut ko, mainīt sevi, saprast, kas mums traucē. Ir pienācis laiks jāpārdomā savas dzīves. Jālūdz Dievam, lai viņš mums norāda, kas mums traucē tuvoties viņam, un lai viņš dod mums to, kas mums patiešām uz šo brīdi ir vajadzīgs, lai mēs būtu viņa mīloši bērni, lai mēs varētu kalpot viņam, lai viņš mūs varētu izsūtīt uz turieni, tur, kur viņš vēlas. Nevis mēs savā spēkā iet un darīt to, ko mēs vēlamies. Salamāna pamācībās 13. nodaļā bezdievīgs vētnesis atnes nelaimi, bet uzticams ziņnesis nāk kā dziedinātājs un apmierinātājs. Kas neievēro pamācību, piedzīvo nabadzību un kaunu. Kas ļauj sev pārmācīt, kļūst augstā godā. Nevienmēr ir viegli pieiet pie kāda cilvēka, uzrunāt viņu, vai pateikt viņam kādu sliktu ziņu vai labu ziņu. Jo vienmēr tu domā, ka tas cilvēks tev atstums, un tu pēc viņam domās, ko es viņam uzmākšos, ko es viņu uzrunāšu, vai ko es viņam aizrādīšu. Bet ir tā lieta, ka tā sliktā ziņa ilgtermiņā var būt laba. Kad tas cilvēks pieaugo ticībā, sadzird to, ko tu viņam esi teicis un stāstījis, un to, ko tu pats esi piedzīvojis, ka viņš arī to var piedzīvot, to Dievu bezgalīgo mīlestību. Otrā lieta. Mācīties un sadzirdēt, ko Dievs mums vēlas pateikt. Mūsu piesātinātajā dzīves posmā, kas mums ir atvēlēts, tā vietā, lai mēs sevi pilnveidotu, mēs ejam uz veikalu iepirkties. Mums nemaz neko nevajag. Mums visi tik daudz dots jau. Mēs skatāmies televizoru, mēs lasām grāmatas, varbūt, kuras mums nevajadzētu lasīt. Mēs izniekojam laiku. Lasot Salamāna pamācības, es katreiz pārdomāju, kā sev pilnveidot. Citreiz tās domas man bija stipras, prasot Elmāram, es gribu mācīties, studēt. Citreiz tās domas bija rendenas palika. Bet vēlreiz lasot Salamāna pamācības, es katru reizi tiku uzrunāts. Mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkārši sirds skaidrību. Lai nepašas kļūst pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojās. Un kas ir prātīgs, tas ļaus tev ko sacīt.
lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bībele tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķinonīvai gudrību un pamācību. Un nākošajā punktā rakstīts: mans bērns, tas arī esmu es, paklausi savu tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību. Vārds mūs aicina neatteikties to, ko mums ir devušas mūsu mātes. Sākot ar mīlestību, sākot ar pienu, ko mēs ēdam, jo caur to mēs saņemam barību. Caur to mēs saņemam vajadzīgās mums lietas. Un tad, kad mēs pieaugam, mums jāsāk saņemt citas lietas, jāsāk sevi pilnveidot un atrast tas, kas mums ir vajadzīgs. Kā jau es runāju, nevienmēr sliktā ziņa ir slikta ziņa. Bieži mēs savu kaimiņu tuvāko draudzes locekli nogalinam ar vārdiem. Dusmās apgrēkojamies un runājot nedomājam to, ko mēs sakam, ko es esmu šajā draudzē darījis. Un es esmu pateicīgs Dievam par to, ka viņš man atbrīvojas no tās lietas. Un daudz es lūdzu par to, lai man ģimene man pieņem tādu, kā es esmu, un es par to esmu pateicīgs. Un bieži mēs uz sevi uzkrājam veselu čupu ar visādiem lāstiem un domām, ka mēs jau esam slikti, ka mēs nevaram iet pie tā cilvēka un runāt par kaut kādām lietām. Bet tas atkal arī mēs tā domājam. Mēs izgāžam par sevi visādi negācijas un uzņemam veselu čupu. Trešā lieta. Būt gataviem, kad Dievs mūs lietos, katru savā vietā un veidā. Un šeit ir raksturvieta Jozua 24. nodaļa, ko mēs jau dzirdējām šodien, kas man ļoti uzrunāja un kas man sēž iekšā. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev, kā jūs kalposiet. Vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi kalpojuši viņpus Eifrates upes, vai tiem amorīšu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es un mans nams. Es esmu izvēlējies šo ceļu kalpot savam tēvam, savam kungam. Un Jāņa 12. nodaļa 26. Ja kāds man grib kalpot, un es gribu viņam kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Vai mēs zinām, kad mēs tiksim lietoti? Vai mēs esam tam gatavi? Dievs mūs katru mīl tādu, kādu mēs esam. Netīru, kurš ir rupišs, kurš slikti uzvedās, un arī to, kas ir dievbijīgs, kas paklausa katram vārdam, ko viņš saka, ko viņš ir rakstījis. Bet mēs katrs savā ziņā varam tikt lietoti visneparastākā veidā. Un vai mēs esam tam gatavi, ka mūs lietos? Kādu dienu, beidzot darbu, nekas neliecināja, ka es tikšu lietots. Jo īpaši tādā veidā un apdāvināts ar kaut kādām lietām, kuras man ir nesaprotams. Braucot ar busiņu, pārdomājot tikšanās, man bija sarunāt ar Elmāru Pļaviņu,
pārunāt draudzes garīgās lietas un citas jautājumus. Nekas neliecināja, ka es tikšu tajā dienā un tajā mirklī lietots. Es nebiju tam gatavs, es to neparedzēju. Es apstājos pie krustojuma un ar vienu acu skatienu redzēju, ka automašīna, kas turpina kustīt pretējo joslu, nav pamanījusi, ka ir kāds sarkanā gaisma. Notika avārija. Es ar acu skatienu pavadot mašīnu, kas lido Svanslīdē, atsitās pret apmalu. Un es pēc sevi domāju, atkal kārtējā pilsētas avārija. Apdomāju tālāko rīcību, ko es varētu darīt, kā apbraukt to vietu. Bet tajā pūlī cilvēki, kas saskrēja burtiski pāris 10 sekundžu laikā, es sadzirdēju bērnu kliekšanu. Un tajā brīdī es sadzirdēju, kad man teica, ej darīt to, ko tu māki. Tā kā es dienējos izlūku 10 bataljonā, es tiku apmācīts. Teiksim, ja man lietoja, viņš man apkaltīja milzīgu spēku. Es atrauju vienas durvis vaļā aizmugurējos, salaužot mašīnas slēdzeni. Es redzu, ka bērns sēž krēsliņā, viņš ir piespiests ar vadītāju ķebuli, un es viņu atbrīvot nevaru. Un tā histērija, ko es redzēju, man deva lielāku paniku. Bet tajā brīdī es sapratu, nebrīvot vadītāju, bērnu ārā nedabūs. Es sapēru vadītāju durvis, viņas arī bija nobloķētas. Man otrais deva milzu spēku, es atlauzu arī tādas durvis vaļā. Es izlūku vadītāju ārā, kurš bija bez samēs. Es neapzinājos, ko es daru tajā brīdī. Es ieliku mašīnā, izlūku ārā, aiz aizmugurējā apmalas, paņēmu muguriņu to, kas galva pārās atvārst. Paņēmu viņu vilku uz sevi. Un tad es redzēju, ka viens vīrietis attaisīja bērnu vaļā un izņēma viņu ārā. Un tad es izkāpu ārā un es visu trīcēju. Man rokas trīcēja, kājas trīcēja, man tecēja augstu sviedi tajā brīdī. Un tas vīrietis, kas turēja bērnu, viņš uzdeva man vienu jautājumu. Kā tu to izdarīji? Kā jūs domājat, kāda bija man atbild? To Dievs izdarīja, nevis es. Man viss neparastākajā brīdī, man negaidot, es tiku izmantots. Man tur bija jābūt tajā vietā, tajā minūtē un tajā krustojumā. Jo Dievs tā bija iecerējis. Paldies Dievam, ka tā ģimene, kas cieta avārijā, visi ir veseli un sveiki. Un tad es vēlētos atgriezties atpakaļ. Bet es un mans nams, vai mums katram nevajadzētu ieklausīties šajos vārdos? Un patiešām mums sirds nodot sevi Dievam, savam tēvam, un atļaut lietot mūs katru vienu, tā kā viņš to vēlas darīt. Atļaut pārvaldīt mūsu ģimenes, atļaut pārvaldīt mūsu finanses, atļaut pārvaldīt mūsu laulības un visas pārējās lietas. Bet viņš ir mūsu mīlošs tēvs, kāpēc mēs to nelūdzam viņam vai nedomājam par to? Lasot kādu stāstu, es ļoti tiku uzrunāts. Es gribās smaidīt, ka patiešām es pazīstu savu tēvu no visas viņas varenības un mīlestības, kur vēlreiz es varu atgriezties un teikt, es un mans nams. Kāds kareivis
ilgi tika pazemināts armijā. Gan no virsnieku puses, gan no kristiešu puses. Nevis no kristiešu puses, bet no citu karavīru puses. Jo viņš bija kristietis. Kādu dienu virsnieks viņu pasauca un lūdza, paņem lūdzu atslēgas un aizdzen mašīnas ko stāvlaukumu. Kareivis saka komandierim, bet es nemāju braukt. Un virsnieks viņam atbildēja, lūdzu savam kungam padomu. Kareivis paņēma atslēgas, aizgāja uz mašīnu, apsēdās un lūdza Dievu. Tad, kad viņš atvēra acis vaļā, viņš saredzēja, ka mašīna stāv tur, kur viņu lūdza nolikt. Nāk pārstāv milzīgs pūlis nekā ēviem, kuri raud. Viņš izkāp ārā nesaprašanā un jautā, kāpēc jūs visi raudat? Viens no virsniekiem pūlī bļauj, es vēlos kalpot tavam Dievam. Viņš viņam uzdod jautājumu, kāpēc? Virsnieks pieeja pie automašīnas, atver motoru pārsveiku, tur nav motoru. Vai mums ir vēl tā maz? Dievs ir varens, viņš var visu. Viņš var mūs dziedināt, viņš var mūs lietot. Galvenais atļausim ienākt savās sirdīs. Un piedzīvosim to bezgalīgo mīlestību, ko viņš dod. Man visu laiku iekšā ir Elmāra teiciens, ko viņš bieži piemin, un tas man ir sirdī ļoti. Ja tu vēlies, lai tavs kaimiņš uzzina, ko Kristus var izdarīt priekš viņu, ļauj viņam ieraudzīt, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis, bezpērs. Vai man brīnišķīgi vārdi? Mums katram ir iespēja ar sevi parādīt kaimiņam, ko Dievs var darīt priekš viņu. Ka mēs ar savu rīcību patiešām paceļam Dievu viņa acīs. Ka mēs ar savu mīlestību apliecinam tālāk to mīlestību, ko pašam ir saņēmuši. Ka mēs apkamjam pretīm nākošo cilvēku, lai kāds viņš nebūtu, samīļojam viņu un iepriecinam. Izskaņās vēlētos jums atgādināt tās 3 lietas, kas patiešām man ir ļoti svarīgas manā dzīves posmā. Uzsākāt mācības un ne tikai pilnveidot sevi, pieaugt. Atļausim Dievam ienākt mūsu dzīvēs un pārvaldīt mūsu. Mācīsimies sadzirdēt, ko Dievs mums vēlas pateikt. Būt gataviem, kad Dievs mūs lietos, katru savā vietā un veidā. Jo mēs nezinām, kāda viņa būs. Noslēdzot savu vārdu, es vēlētos lūgt Dievu ar jums kopā un pateikties par tām lietām, kas mums ir dotas. Tēvs, es Tev pateicos par šo brīnišķīgo mirkli, kas var būt šajā namā un dalīties ar savu liecību, sprediķi un būt atvērts no visas sirds ar katru cilvēku, kas ir šeit zālē, ar katru, kas klausās viņus ekrāniem, Tēvs. Es katru rītu pamostoties lūdzu kādas lietas, Tēvs. Bet tad es sapratu, ka man ir tik daudz dots, ka mani mīl un es varu mīlēt, ka man ir draudze un kad es Tev varu brīvi iet. Tēvs, paldies Tev par šo visu, ko Tu man esi devis. Man, manai ģimenei, manai draudzei, manai valstī, kurā es dzīvoju, Tēvs.
Paldies par šo iespēju, ka mēs varam nākt tavā namā un kalpot tev, un ka par to mums nekas nedara Tēvs. Es tev pateicos arī par šo laiku grūto, kad mūsu valstī ir pandēmija. Dod mums visā šajā saredzē tavu mīlestību, un paldies, ka tu sargā mūsu zemi, ka tu sargā cilvēkus, ka tu sargā mediķus. Es ar mūsu šajā brīdī. Lieto mums katru savās vajadzībās. Un par visu, lai tev ir gods, slavu un pateicību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ceļos tavā priekšā pakrītu. Tavā mīlestība mani augšu paceļ. Vēlos palikt tavā tuvumā, tu man vajadzīgs. Tu man vajadzīgs, kungs, ir tu, kungs, tu man vajadzīgs. Manu sirdi mainīgi, dziesmu jaunu iedevi, glābēji tik mīli, tu mani uzrunā. Kur gan bez tevis būtu es, manis nebūtu nomīri, tevi nu mieru bauda veselē, tu man vajadzīgs, tu man vajadzīgs. Tu man vajadzīgs, tu man vajadzīgs, kungs, tik tu, kungs. Tavas rokas ir visums neatmērams, tavas rokas ir kliets uz zemes, tavas rokas ir visums neatmērams, tavas rokas. Tavas rokas ir visums neatmērams, tavas rokas ir viens uz zemes, tavas rokas ir visums neatmērams, tavas rokas. Paldies Mārtiņam, paldies Judītei, paldies Viktoram, ka varējām padalīties ar vārdu, un tā mēs uz priekšu arī ik pa reizei paaicināsim jaunus cilvēkus, protams, arī
vecie mums runātāji paliks kā Viljams un Zigmārs un es, protams, ja. Tad nākošās 2 svētdienas es runāšu. Pirmā svētdiena, tad mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Tad 2. svētdiena tēva diena, domāsim par tēviem, kādiem tad jābūt labiem tēviem. 3. svētdienā septembrī esmu aicināju atkal Kristīnu Zonu runāt par to, kas arī viņas sirdī tā ir iekarsies un atgriezies, vai esi tāds Dievam dedzīgs kristietis. Ko tas īsti nozīmē, par to tēmu domās un noslēgumā septembra beigās. Tad mums ir pļauju svētki un tad Viljams Šulcs sacīs uzrunu un svētumu. Un mēs no oktobra mēneša arī esam atsaukušies šobrīd vairāk tā teorētiski, bet jau kādus soļus virzam un kādas lietas darām, lai šīs Bībeles studijas no Rika Vorēna grāmatas 40 dienām domātu, kā vairāk tuvoties Dievam, kā meklēt viņu tuvumu, kā piedzīvot. Un vairāk vadītāji šobrīd mums ir, un par to mēs vēlāk arī uzrakstīsim un atstāsim gan ziņojumu dēļ, gan arī WhatsApp grupā ieliksim, un tā doma ir, ka mēs daudz vadītāji, es, Viljams, Zigmārs, Viktors, varbūt Rasa, varbūt Gunita ar Silvu, Gitāra, Kristīna, dažādas grupas, varbūt tās ir trešdienas, kad mēs varam vienu vakaru veltīt šeit sadalīt. Līdzīgi kā Alfā, kad dažādi vadītāji un dažādas grupas šiem vadītājiem, tad mēs dažādās vietās esam šeit lielajā baznīcā kopā, lai pārunātu to vienu tēmu, tad nākam kopā. Ir iespējams arī citas dienas baznīcā izmantot, bet par to tuvāk domāsim un runāsim arī oktobrī. Oktobra mēnesī mēs arī domājam par gada dienas svētkiem, to arī tā runāsim vēlāk. Un otrdiena no rīta, ja rīta pusē tā līdz pēcpusdienai piedomājiet arī pa mani. Uz Ukrainu netieku, bet ar izpletni izliekt tieku, tā kā piedomājiet, mazliet izliekšu ar izpletni kopā ar kādiem pušiem. Un tā nav mana pirmā reize, tā būs 16. reize, bet vienalga tas ir kā tāds jauns, interesants piedzīvojums ar jaunu izpletni. Bet vēl domājot par šo mūsu darbu, tad arī domāsim, mums ir kādi cilvēki, kas jau ir pieteikušies kristīties, neesam aizmirsuši, tad arī šogad to dienu un stundu arī organizēsim, kad arī Viktorijai un Rutai, bet varbūt, ka vēl ir kāds, kas vēlās nodot savas dzīves Kristum, ja ir nodevis, bet vēlās tālāk spētot nākošo soli uz Kristību, tad man pie manis varat pieteikties, bet pie Viktora vai pie daudz priekšnieka Viljam, lai Dievs svētī. Viljam, es visu esmu pateicis no ziņojumiem, vai tu vēl kaut ko nāks teikt. Jā, un arī tur beigās mums ir šodien, Viljams ar Danu ir noorganizējis īpašas bulciņas, kuras jau iemēģināja jau dažu draugs locekļi jau pirms dievkalpojumu un teica, jāiemēģina arī pēc. Tā kā droši sadraudzībā jūs varēsiet tur mazliet kāds laudīt lietas un tā. Vēl Viljams. Izmantojot šo iespēju, daudzi nākot iekšā jautāja, kas par svētkiem? Jautājums mazliet pārsteidzoši, bet es domāju, labāk vēl
manā skatījumā varētu būt, mēs svinām to, ka esam viens otram, ka esam draudzi, ka esam ģimene. Un mēs ļoti priecājamies par katru, kas šeit ir, un mēs labprāt dalītos ar jums nevien priekos, bet arī bēdās, un aicinu to darīt arī, uzticēt, ja kādam kādas vajadzības, grūtības, gan jau būs arī cilvēki, kas labprāt tās darīs, sevišķi Viktors, kurš māja galvu tiešām ir īpaši atsaucīgs cilvēks, bet lūdzu, izjutīsim viens otru kā ģimeni un svinēsim to, kā esam, un redzēsimies par mūsu kungu. Un vēl tad noslēgšu, un tad jau var nākt vēl vienu kopdziesmu nodziedāt, kad ziedojumi ir iespējams caur Golgāta.lv mājaslapu tur atrast, un arī ziedojumu kontu, tad jūs varat pārskaitīt, un beigās ir arī ziedojuma kaste, kur jūs varat noziedot. Mēs šeit, kā tradīcijā, kādreiz tā ir bijis, ka iet apkārt un dod mazo to kolektīvas kasti, un tad citreiz kādam tas atkal kaut piedaudzīt un tā. Bet tagad aizmugurē ir, un jūs no sirds to varat katrs arī darīt, noziedot draudzes darbam, un iepriekš jau paldies par jūsu mīlestību un ziedojumiem. Nu, lūdzu, tagad vēl noslēgumā kādu kopēju kopdziesmu, un tad mēs noslēgsim kopēju lūkšanu. Ko šis dievs
Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā mūsu sirds un mūsu domas Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies. Dievs svētī.